Sveika, Marta! Tu 5. gadu jau vērtē šo konkursu. Kas ir tas, kas šogad priecē īpaši? Un otrs jautājums, kurus pasniedzējus varbūt atzīmēt, kuri ir tie, kas tavuprāt forši virza tos bērnus uz priekšu? Tā, mani priecē temata plašais skatījums, kā tik ļoti daudz un dažādi tiek šis temats apspēlēts. Tas man tiešām priecē, kad ir gan daži, kas ir diezgan burtiski uztvēruši tematu, bet liela daļa ir ļoti dažādos veidos risinājuši tematu. Var redzēt arī, kad skolotāji ietekmē, un arī var redzēt ļoti labi pie grupu darbiem, kā viņi ir forši sadarbojušies, kad, kur ir dažādi, tur piemēram bija putni, tad tur tie dažādie putni, cimdi un dažādie. Ļoti priecēja grupu darbi arī. Tie kaut kā šoreiz īpaši iekrita sirdī. Tāda tiešām liecina kopdarba vērtību. Jā, un es arī domāju, ka šis temats arī ir labi iespēja, ka var manīt, ka katram ir bijis iespēja, skolotāji padomājuši, ka katram ir kaut kāda iespēja kaut ko vienu pielikt klāt tajā grupas darbā, tas ir labi. Un kur atzīmētu tu vienu, varbūt vairākus tos pasniedzēju, kas tev šķiet šajā gadā ir bijuši? Visiem pasniedzējiem milzīgs paldies, ka viņi darbojas ar bērniem un ar stiklu. Es kā vienmēr, man ārkārtīgi priecē visi, kas uzdrošinās ar telepiskus objektus veidot, ne tikai divdimensionāls, bet trīsdimensionāls. Īpaši es gribētu uzsvērt Lauru Rostoku, jo viņas bērnu darbos parādās arī tāda eksperiments, tāda iedvesma, un tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka ne tikai izpilda skaisti, bet arī ļaujās tam eksperimentu garam. Un varbūt, ka tā uz pirmo aci neliksies, ka tas ir tas pats skaistākais, bet tur doma viena. Un otra pasniedzējs arī noteikti gribu uzsaukt skolotāju Jozrimacānu. Profesionāli vienkārši. Nav vārdam līdz. Es ceru, ka viņi to dzirdēs. Jā, paldies, Marta, tev par vērtēšanu. Paldies un veiksmi. Paldies visiem veiksmi.